Šajās dienās ir tik daudz komentāru par suņiem. Konkrēti par modra olu nošautajiem suņiem. Diemžēl šī situācija nav tik viennozīmīga, kā dažam labam varbūt gribētos. Lai gan, protams, sociālos medijos un visur citur ir redzami ļoti kategoriski, ļoti strikti un, var teikt, arī ļoti agresīvi izteicieni attiecībā pret vieniem un pret otriem. Daļa vaino suņu īpašnieku, un būtībā pareizi, jo arī es uzskatu, ka īpašniekam ir jārūpējas par saviem suņiem, ir jāskatās, kur tie atrodas, jāseko līdzi, lai tie ir drošībā, lai tie ir veseli, ar mikročipiem, lai viss būtu kārtībā. Tas, ka lauku teritorijās ārpus pilsētām prakse palaist suni brīvi izskraidīties ir ļoti izplatīta, nav noslēpums. Lai arī ir prasība uzraudzīt suņus, nepieļaut to klaiņošanu, nepieļaut, ka tie apdraud paši sevi, apkārtējos cilvēkus, citus suņus un citus dzīvniekus, tā skaitā savvaļas dzīvniekus. Tomēr šī prasība netiek ievērota, un šajā konkrētajā gadījumā tā arī netika ievērota. Un kas man liekas loģiski un izriet arī no iepriekšējās pieredzes, ir tas, ka neviens normāls cilvēks uzreiz tik ļoti nedusmosies par to, ka suns ir ieskrējis pagalmā. Pat tādā situācijā, kāda ir aprakstīta šoreiz, kā suņi ieskrējuši pagalmā un tur plosījuši stirnu, kas būtībā nav nekas neiespējams, tā ir atbilde tiem, kas saka, kā tad tā varēja būt, ka stirna bija pagalmā, tad jau tā tur beigta gulēja. Varbūt tā. Ja suņi dzenās pakaļ dzīvniekam, tas var stresā ieskriet arī mājas pagalmā un tur iežogotā teritorijā nesaprast, kā tikt ārā, un tas ir kā papildus faktors ātrai bojājai un iespējai suņiem šo dzīvnieku noķert. Tad man izskatās, ka tas varētu būt ne pirmais šāds gadījums, kad konkrēti šie suņi ir brīvi skraidījuši apkārt un darījuši, ko gribējuši. Un šī sakarā man ir jautājums visiem komentētājiem, kas lamā medniekus, lamā pašvaldības policiju. Izmeklēšana turpinās, nav zināms, kas tur īsti notika, bet tas tiks noskaidrots, jo, kā es lasīju, izmeklēšana ir nodota citu struktūru vienības pārziņā, lai izvairītos no aizdomām par kaut kādām manipulācijām un kaut ko tam līdzīgu. Taču man ir jautājums tiem pašiem dzīvnieku draugiem, dzīvnieku tiesību aizstāvjiem, līdzjutējiem un visiem pārējiem ārkārtīgi satrauktajiem cilvēkiem, kas šobrīd tik ļoti cīnās par to, lai sunīšu nāve tiktu atriepta, lai komentāri tādi, līdz pēdējai galējībai, ka tam medniekam tur tā mednieka vārds būtu tagad jāpublicē sociālajos tīklos, lai cilvēki zinātu, kas viņš ir, un viņš dabūtu pēc nopelniem. Kas tas ir par aicinājumu tagad? Psiholoģiski, ne psihiski nenosvērtas personas tagad dosies meklēt konkrēto cilvēku viņa dzīves vietā un dos viņam pēc nopelniem. Varbūt arī viņa ģimenei pienākās pēc viņa nopelniem. Kā tas ir domāts? Bet galvenais mans jautājums tātad vēl vienreiz. Dabas aizstāvjiem, draugiem un dzīvnieku tiesību aizstāvjiem visiem pārējiem. Stirnai tiesību nav? Paskaidrojiet man lūdzu. Maziņš, pukains, ļoti simpātisks un neaizsargāts dzīvnieciņš, kurš būtībā ir ļoti neliels un lielam ātram sunim to noķert vispār nav nekāda problēma, ir cietis, ir ticis saplosīts dzīvs. Vienkārši dzīvs. Tiem cilvēkiem, kas nav tuvu dabai, nav zināms, kā tas notiek. Kā plēsējs, konkrēti suņveidīgais, kas var būt vilks vai suns vai šakālis, šakāļi Latvijā arī ir, vai citu sugu dzīvnieki citās valstīs, kā tie nogalina savu upuri. Šeit komentārs arī par tiem cilvēkiem, kas raksta, suņu kažociņos nav nevienas pilītes asiņu, tur jau kaut kas ir atkal sāmistrots, kaut kāda tur mānīšanās noteikti tā nav. Pirmkārt, fotogrāfija, kurā ir redzami suņi un fonā kaut kas beigts, aizēnots, lai sociālie mediji nejuktu prātā.
fotogrāfija ir uzņemta no lielā tāluma un piezūmot ar mobilo telefonu. Tādas kvalitātes fotogrāfijā redzēt asins pilienus nebūs iespējams. Un otrs ir tas, ka plēsējs nomedīs stirnu nebūtu ne tā, kā algotais slepkava vai kāds sociopāts nogalina cilvēku Holivudas filmās. Asinis pa gaisu, viss šķīst, slepkava notraipījies, atbrauc kriminālisti un pēc asins šļakatām nosaka, kas tad ir noticis. Tā nebūtu nav. Plēsējs noķer savu upuri aiz kājām, aiz kakla, lecot virsū un mēģina to nogalināt. Lielam vilkam, piemēram, nogalināt stirnu būtu daudz vieglāk nekā mājas sunim, kuram šīs iemaņas nav vitāli svarīgas, tādēļ nav tik ļoti attīstītas. Ja vilks var stirnai pārkost mugurkaulu vai ar savu ciešo satvērienu ilgi noturot dzīvnieku nožņaukt, tas ir labākais iznākums, kā šis dzīvnieks iet bojā. Savukārt suns mēģinās noķert stirnu, nogāzt gar zemi, kodīs kaklā, kodīs mugurkaulā, kodīs rīklē, kodīs mīkstajās ķermeņa daļās, kas ir vēders un dibens, piedodiet par izteicienu, bet tā tiemžēl ir, un dabā tā notiek. Dzīvnieciņš neiet bojā skaistā nāvē vai, piemēram, no stresa vai šoka. Suns pļakts kājas gar zepa gaisu un viss ir nomiris. Tā nav. Dzīvnieks iet bojā ļoti ilgā un mokošā nāvē, ciešot lielas sāpes, un suns to plosa, kož, žņaudz, staipa uz visām pusēm, kamēr šis dzīvnieks ir beigts. Un tad, kad tas dzīvnieks ir beigts, dabā dažreiz arī ne tikai tad, kad dzīvnieks ir beigts, to sāk ēst. Ja tas dzīvnieks ir, piemēram, zaudējis spēju kustēties, pārlausta spranda, tas nenozīmē, ka viņš ir nomiris, ka viņš neko nejūt un nesaprot. Un tad viņu sāk ēst. Plēšot mīkstās ķermeņa daļas, atkal atgriežamies pie tā paša jautājuma, tas ir vēders, vēdera plēve, kas ir ļoti plāna un ievainojama, un dibens, kur ir dabisks, tā kā dabiski ieeja ķermenī. Tā tas notiek. Un par to neskāpēc neviens nedomā, kā šie suņi to stirnu nogalināja, ka principā šie suņi nogalināja savvaļas dzīvnieku, kas nav atļauts ne likumā, ne arī ētiski būtu, un pēduši, spriežot pēc fotogrāfijām, kas ir kaut kur izplatītas slepeniem ceļiem, kādam ir parādījusies informācija par ar policijas ziņojumiem, ar fotogrāfijām, atskaitēm un tādām lietām. Un tas nozīmē, ka šiem suņiem ir pieredze, tāpēc, ka pirmo reizi saskaroties ar stirnu suns, viņš skries pakaļ, viņš pat nesapratīs, kas ir jādara, bet ja viņš ir spējis noķert stirnu un nogalināt to, tad viņš ļoti labi zina, kā tas ir darāms. Tātad ļoti iespējams, ka tā nav pirmā reize. Nav pirmā reize. Un tad mēs nonākam pie jautājuma, atkal atgriežamies pie tā, kurš ir vainīgs. Un kāpēc dzīvnieku tiesībā aizstāvi klusē par šo tēmu? Kāpēc stirnu varēja nogalināt? Es nesaku, ka suņus vajag nogalināt. Es absolūti esmu pret un nekad to nedarītu. Es obligāti censtos savaldīt šos suņus citādākā veidā. Lielu agresīvu suni arī var atbaidīt, var viņu kaut kādā veidā sagūstīt. Par kucāniem vispār runas nav, ar maziem nepieredzējušiem suņiem tik galā absolūti nav nekāda problēma, pat ja tie ir lieli šķirnes vai lieli jaukteņi. Bet šaut suņus es absolūti neesmu par. Un esmu zināmā mērā pārsteigta par mednieku, kas to izdarīja, jo, kā man šķiet, nav izsludināts kara stāvoklis, kur amatpersonu vai militāru personu rīkojums ir obligāti izpildāms. Līdz ar to medniekam bija iespēja pateikt, nē, es nešaušu. Notika, kā notika. Vēlreiz saku, izmeklēšana noskaidros, kā tieši notika, kas un kā. Bet mana bāža ir par šādiem suņu saimniekiem, kas modrs nav vienīgais tāds, lauka teritorijās palaist vakarā sunīt izskrieties, pastaigāties vai vispār ļaut suņiem brīvi staigāt apkārt ir iepriekš ļoti labi zināma prakse un izplatīta prakse. Un kā būs nākotnē arī nav skaidrs, es domāju, ka šādi gadījumi būs aizvien vairāk, jo pateicoties tiem pašiem dzīvnieku tiesību aizstāvjiem, tagad ir aizliegts suni vispār turēt pie ķēdes.
kas bija visos laikos ļoti izplatīta lieta. Protams, tur arī ir galējības, vai nu suns visu mūžu dzīvo pie ķēdes un ir jau zināmā mērā prātā sajūtas no vientulības, vai arī saimnieks, piemēram, pieliek viņu pie ķēdes tikai uz nakti, lai sargā māju, vai pie trosītes, kas šķērso visu pagalmu, un pa dienu suns brīvi staigā pagalmā un tiek izvests un socializēts un apmācīts un komunicē ar ģimeni. Ir divas dažādas pieejas. Tad tagad, kad ķēdes ir aizliegtas, tad ko darīs šo suņu īpašnieki pagalmos, kur nav ne žogu, ne voljēru, nekā, kas būs ar šiem suņiem un kāda būs situācija ar kleņošanu turpmāk. Te būtu jāsaka, ka saimniekiem ir jābūvē voljērs, jābūvē iežogojums pietiekami plašs, lai suns var gan nokārtoties, gan atrast sev pajumti. Pajumte ir jābūt, pajumte ir jāuzbūvē, tā ir būda, ūdens necaurlaidīga ar veitveri, lai suns var paglābties jebkādos sliktos laika apstākļos. Ļoti daudz jautājumu šī sakarā, bet atgriežoties pie minētās situācijas, tad kāpēc šie suņi klaiņoja apkārt? Jā, es saprotu, maziņš kucēns neko slikti nevar izdarīt, bet kāpēc viņš staigā apkārt? Viņu mašīna var notriekt, viņu vilks var nokost. Arī 9 mēnešu kucēns nav tas saprātīgākais radījums. Jā, viņš ir sācis apzināties, ka viņš var ātri skriet un ir patstāvīga personība, bet viņš absolūti nav palaižams tā vienkārši brīvi skraidīt kaut kur. Un lielais suns, kuram skola rokā, kas iet un māca mazos, kā vajag darīt. Ir ierosināts vairākas lietas šī gadījumā. Un viena no tām ir par stirnas nokošanu, kurā pēc būtības ir interpretējama kā malamedības. Es neesmu jurists, protams, jurists pateiks, kā ir patiesībā, bet stirna ir nokosta. Konkrētam cilvēkam piederoši suņi aizgājuši un šo stirnu nomedījuši, un tas nav negadījums, tās ir būtībā malamedības, tas ir kaitējums dabai. Un kāda tad būs interesanti, kādas būs tās sekas. Man interesē modra komentārs sociālajos tīklos. Es iešu līdz galam, es cīnīšos līdz galam. Kā būs jautājumā par mednieka piekrišanu izpildīt šo darbu, vai viņam tika dots rīkojums vai netika dots rīkojums, kā šajā lietā ir iesaistīta policija, kas bija turpat līdzās. To noskaidros izmeklēšana. Bet man interesē viss pārējais. Tā kā cietušā, tā teikt, puse, kas būtībā ir vainojama šī situācijā visvairāk. Kāds par to ir domājis? Kāds ir runājis par to, ka plosīt stirnas nav baigi labi? Laist suņus skriet apkārt un darīt, kas ienāk prātā, nav baigi labi. Stirna ir liels dzīvnieks, kuru pamana, ka tas ir saplosīts. Kā ir ar zaķēniem, kā ir ar kaķēniem, piemēram, vai kaut kādiem citiem dzīviem radījumiem, kuri tiek noķerti, nokosti un saplosīti rotaļas dēļ, jo suns nav vilks. Sunim nav obligāti vajadzīga šī pārtika, viņš aizies mājās un dabūs savu našķīti no saimnieka. Tas nozīmē, ka viņš nogalina tāpat vien, un suņiem spēlēšanās ar medījumu ir raksturīga. Tad kāda ir tā patiesā situācija ar klaiņojošo suņu ikdienu, kuru mēs neredzam, izņemot šādus gadījumus, kad tā kļūst tik klāja redzama? Par nabaga stirnām neviens kaut kā neiestājās. Es gribu teikt, ka ļaut sunim skriet apkārt un plēst dzīvniekus nav labi. Un likums arī tajā nesaskata neko pozitīvu. Un sekas būs arī tā sauktai cietušajai pusē, kuru tagad grib iet līdz galam, tad ir jāiet līdz galam. Jāsamaksā sods par nokosto stirnu būs droši vien. Tālūk, šajā lietā ir daudz nesmukuma, un ir tikai viena cietusī puse, labi, 2 cietušās puses, un visām 4 kājas. Stirna nokosta, saplosīta, un suņi gājuši bojā. Tā ir cilvēka bezatbildība. Iespējams. Likuma nezināšana, kas neatbrīvo no atbildības bez šaubām. Un cietušie dzīvnieki. Tālūk. Tāds bija mans jautājums, bet galvenais man kā suņiniece ir ļoti svarīgi tas, ka kāds nav pieskatījis savus suņus, kāds ir ļāvis tiem iet bojā, pilnīgi bezjēdzīgi. Un
Es gribu aicināt visus tos cilvēkus, kuri joprojām domā, ka palaist suni izskrieties. Mēs taču dzīvojam mežā, mēs taču dzīvojam laukos. Palaist suni šādi izskrieties, lai viņš atrod sev pārtiku vai draugus vai izklaidi vai partneri vai es nezinu ko vēl, nelaimi savā dzīvē, ir absolūti nepareizi, ļoti bezatbildīgi. Un savukārt pretējās ievirzes attieksme, rūpēšanās par savu suni, uzraudzīšana, GPS siksnas iegādē, suņa apmācība, socializācija, tā prasa ļoti, ļoti daudz laika un arī ieguldījums, taču atdeve no tās ir 100 reizes lielāka nekā prieks noraudzīties, kā tavs 4 mēnešus vecais kucēns aizcilpo uz mežu. Tā kā saudzējiet savus suņus, māciet savus suņus un esiet atbildīgi.